Esmu īsta salātu fana. Tos gatavoju daudz un dažādos veidos. Rudenī un ziemā man patīk siltie salāti. Tāpēc tieši šodien uztaisīšu siltos vistas salātus ar turku zirņiem. Sākšu ar to, ka no tomātiem, paprikas, sīpolu un ķiplokiem savārīšu tādu kā mērcīti, ko Spānijā sauc par sofrito. Ņemu dzeltenos tomātus, tikpat labi var izmantot sarkanos, bet galvenais, lai tie būtu mīksti un ļoti gatavi. Vispirms gan apcepšu sīpolu ar ķiplokiem, un tad pievienošu tomātus un papriku. Sīpolu sasmalcinu, nav svarīgi kādos gabaliņos, jo pēc tam tas vienalga tiks samalts. Tieši tāpat arī ķiploku. Vispirms katliņā uzkarsēju olīveļu, un tad ļoti karstā olīveļā lieku sīpolu un ķiploku. Un pēc tam pievienošu tomātus un papriku. Tomātus uz lēnas uguns vāru tik ilgi, kamēr tie sāk izšķīst, un pēc tam man tos vajadzēs sablendēt. Katliņā pie tomātiem pievienoju sāli, kas sajaukts ir ar kaltētiem tomātiem un pētersīļiem, kā arī piemetu arī kādu rozmarīnu zariņu. Tomāti ir kārtīgi izšķīduši, tagad tos lieku blenderī un sablendēju mērcītē. Un blendējot ir arī īstais brīdis pievienot vēl kādu garšvielu, ja kādam prasās asāku, sāļāku, stiprāku, saldāku, tad droši var pielikt klāt. Mērce ir gatava, tagad to nolieku maliņā, bet tā noteikti ir vajadzīga silta, tāpēc tagad ātri vajag uzcept vistu, un tad jau salāti būs gatavi. Ņemu vistas fileju un sagriežu to šķēlītēs, pa šķiedrai. Vistas fileju pārkaisu ar sāli un arī nedaudz garšvielas, kurās ir tomāti un pētersīļi. Un tagad vistas gabaliņus lieku sakarsētā eļļā un apcepšu tos zeltaini brūnus. Tad, kad tie būs gandrīz gatavi, pārliešu tos ar balzamiko etiķi. Vistiņas pannas ir gatava, pārlieju to ar balzām etiķu krēmu un pievienoju arī turku zirņus. Tā, lai tie būtu karsti, jo mums taču ir karstie salāti. Zirņi ar vistu ir karsti, un tomātu mērce spilgti dzeltenā arī vēl ir silta. Tagad kārtoju salātu lapas uz šķīvi. Izvēlējos dažādas salātu lapas, lai salāti ir krāsaināki, jo ir taču rudens. Uzlikšu arī nedaudz rukolu. Pārlieju dzelteno mērcīti. Lai tā bagātīgi, jo tā patiešām ir ļoti garšīga. Un uz mērces kārtoju vistu un zirņus. Uzrīvēju pa šķēlītei parmezāna sieru, jo, kā jau es esmu minējusi, man ir atkarība no siera, tāpēc to lietoju daudz un dažādos veidos. Vēl šiem salātiem ļoti labi piestāv saulē kaltēti tomāti. Tos saplucinu un dažus gabaliņus uzlieku pie vistiņas. Vēl pārberu čijā sēklas. Var izmantot arī melno sezamu. Un tā, lai tas izskatās skaisti, jo vispirms jau mēs ēdam ar acīm, pēc tam tik ar vēderu un muti. Un noteikti šiem salātiem ļoti labi piestāv baziliks. Man dārzā aug gan zaļais, gan violetais. To pārberu pāri. Var arī saplucināt, var likt tikai lapiņas, vai arī sasmalcināt. Man rudenīgie karstie vistas salāti ir gatavi. Tos vajag ēst uzreiz, kamēr tie vēl ir silti. Lai jums labi garšo!